Labi, labvakar, meitenes. Vēl vienreiz. Labvakar. Prieks jūs atkal redzēt un dzirdēt. Šodien mēs parunāsim par tādu bioloģiski aktīvo piedevu, kas mums ir par kvercetīnu. Mūsu kvercetīnā ir ehinācija, ir pats kverticīns un C vitamīns. Ļoti koncentrēta vielas, visi 3 komponenti kopā. C vitamīnu ar atsevišķi pastāstīšu, no kā viņš ir, jo tas ir pierādīts, ka C vitamīns ir atšķirīgs no tā, no kura auga un no kura augļa viņu veido. Bet tagad runāsim tieši par pašu kvercetīnu. Tātad kvercetīns, kas piešķir krāsu daudziem augļiem un dārziņiem. Tas ir viens no flavonoīdu pigmentiem, šo molekulu, kas ir bagāta ikdienas pārtikas avotos un izceļas ar spēcīgām antioksidantu īpašībām. Īstenībā kvercetīns ir mūsu organismā ir vajadzīgs, lai atšķirtu un normalizētu krāsas. Krāsas mūsu organismā, jo krāsas ir vajadzīgas normalizācijai, lai šūna saprastu, kādā veidā un cik daudz enerģētiski ir jālieto un jāstumj kaut kas uz priekšu, vienkārši runājot. Kvercetīns ir krāsu tāda viela, kas mūsu organismā ļoti aizsargā pret iekaisumu funkcijas. Un tāpēc, bet kvercetīnu pašu, viņš pats organismā neveidojās, viņu ir jālieto vai nu ar pārtiku, vai nu arī papildus. Kvercetīnam ir ļoti liela būtība tieši flavonoīdu veidošanā. Kvercetīns priekšrocības ir ļoti lielas ārstnieciskās īpašības, ir darbojoties ar tiešām aizsardzībai. Tātad antioksidants ļoti, ļoti spēcīgs. Kas tad ir antioksidanti? Ir ķīmiski savienojumi, kas spēj saistīt un neutralizēt brīvos radikāļus, kas cirkulē organismā. Tātad aizsarg barjera. Šūnas aizsarg barjera. Brīvie radikāļi vairojas šūnā, tie var izraisīt nopietnus šūnu un DNS bojājumus, ja ir viņš par maz. Tātad kvercetīnam ir jābūt organismā, lai aizsargātu šūnu pašu par sevi, lai aizsargātu šūnu apvalku un nebojātu mūsu DNS tāds, kāds viņš ir no dzimšanas. Ar daudz ko mēs dzīvē viņu izmainam. Starp citu, DNS izmainās ar pirmo dzimuma aktu. Ar ko mēs pirmo reizi, mums ir dzimuma akts, vienalga kurā vecumā, mums ir izmainīta DNS. Jo mūsu organismā šūnā ieiet citus organismus, un viņš kopā savienojas. Vienalga, cik mums viņi ir daudz bijuši. Katrs mums izmaina mūsu pamata DNS, bet lai viņu saglabātu un aizsargātu mūsu šūnas, personīgās šūnas, mums ir jābūt kvercetīnam noteiktā daudzumā pašā šūnā. Jauniem bērniem un jaunībā mums viņš ir pietiekoši, jo mēs ar enerģiju nodarbojamies, mums automātiski viņš tur strādā. Šobrīd ir pierādīts to, ka kvercetīns mūsu organismā faktiski tikpat kā nav. Un mūsu šūnas nav aizsargātas. Tāpēc arī ir viens no iemesliem, ka bērni ļoti ātri saslimst. Tas ir viens no iemesliem, kad visu mazāko infekciju mēs uzņemam un pieņemam, un mūsu organisms viņu nevar aizsargāt. Nav šūnas aizsargāšana. Tātad kvercetīns ir tas, kurš mums palīdzēs aizsargāt mūsu organismu no iekšas. Nevis no ārpuses, bet no iekšas. Tātad no iekšpuses mūsu šūnā.
Ja, jo mēs, kā zinām, mēs sastāvam no daudz miljardu šūniņām, ja, ko mēs veidojamies, šūnas viņas atdalās, šūniņas viņām ir jāiet bojā, un viņas iet bojā, bet ir jābūt jaunām. Un, lai jaunām būtu, ir jābūt noteiktā sastāvā šūniņš, lai viņi atjaunotos. Un, lai atkal jaunā šūna būtu spēcīga aizsargāt savu mūsu iekšējo organismu. Ja? Iekšējais organisms ir vienkārši pārklāts ar ādu, un tāpēc mēs tādi esam, kādi no ārpuses mūs redz. Bet iekšpusē mēs esam šūna. Ja? Un kvercetīns ir tāda viela, kura ir jābūt katrā šūniņā un noteiktā daudzumā. Ja? Un lai aizsargātu tiešām mūsu visu šūnu sastāvu. Lai iekaisumu mazināšanu, ja, iekaisumu ķermeņa reakciju, ķermeņa stresu, uz traumām, brīviem radikāļiem, attīrīšanai, organismu cīnīties ar visādām kaitīgām vielām. Ja, ir šūnai jābūt spēkam, lai visu šo te procesu mūs aizsargātu un izstumta ārā, lai būtu no šūniņas ārā, lai mums būtu tikai vesela šūna. Protams, kā jau mēs zinām, kad mums ir gan kaitīgās vielas no dzimšanas, gan mums ir, ja, kā vēža šūnas, gan viskas, bet ir jābūt tādā daudzumā, lai viņas neattīstītos. Ja? Lai mums ienāk pie mums kādi kaitīgās vielas vai kādi mikrobi vai kaut kas mūsu organismā tāds, kāds nav vajadzīgs, bet ir jābūt tai šūniņai tik spēcīgai, lai viņas aizstumtu, lai mums iznīcinātu, lai mums būtu vesels organisms. Bet, ja tā kvercetīna tur nav šī te vieliņa, ja, tad šūna to nevar izdarīt, bet viņš to darīs. Tātad kvercetīns ir jābūt kā papildu elementam, kā es saku, atkal profilaktiski, ja, aizsargāt savu organismu pret visiem iekaisumiem, lai neveidotos iekaisumi, ja, lai saglabātu veselīgu un iekaisuma aizsardzību. Kvercetīna iegūma veselībai, tātad ir antioksidants, pretmikrobu līdzeklis, imunitātes pastiprinātājs, smadziņu veselības aizsardzība, atbalstīt svara zudumu, uzlabo sirds veselību, palīdz regulēt policistisko ulnītes sindroma ietekmi. Jo kā mēs esam runājuši agrāk, ko mēs esam, ja, kas zina, kā mēs runājām par mūsu olnīcām, ja, tātad arī ir atkarīgs no mūsu šūnu sastāva. Ja, un olnīcu šķidrumi, gļotas un viss, kas mums tur iekšā vajadzīgs, kas strādā kā vajadzīgs, ja šī te kvercetīna ir par maz, tad šī te procesi mums arī veido visus nelabvēlīgos procesus arī tur, ja? Bet tas tā interesanti, jo ir šie te tiešām lielie procesi, kas mūsu organismā notiek, ja? Ar kvercetīnu mēs to varam aizkavēt. Tātad visu vīrusi, viņš ir izveidots arī kopā tajā laikā, tad, kad bija Protex 20 pret Covid-19. Covid-19 tā ir viena no infekcijas mikrobiem, kā es saku, ja? Viņš tik tā nosaukts, vai viņš tā ir, vai viņš tā nav, to katrs strīdās, kā nu ir, bet ir kāds vīrus, ir kāds mikrobs, kas ir mūsu organismā kaitīgs, un viņš nevar mūsu organisms cīnīties ar tām infekcijām. Kā tagad? Tagad ir tāds mikrobs, kas ļoti cīnās, bojā mūsu elpošanas orgānus, ja? Temperatūrā augšā, mums ir klepus, mums ir aizdusas, mums mikrobs strādā ar mūsu šūnām, iznīcina mūsu šūnas. Kas to zina, kā tur ir? Mēs to nevaram pierādīt. Viens runā tā, otrs runā tā, bet organismi ir tik vāji, ka šūnas ir vājas pašas par sevi šūna kā tāda. Tas, ka mēs paceļam
tas, ka mēs paceļam imunitāti, tas arī ļoti labi palīdz ar vitamīniem, ja mēs visu to paceļam. Bet kverticīns ir tas, kurš tieši pašu šūnu aizsargā. Kvercitīna tātad ļoti spēcīgs, viņš tiešām strādā ar sirds veselību, jo kverticīns ir tas, kas dod skābekli, par ko man ar pagājušreiz, par ko mēs runājām, un par kā man bija jautājums, ja? Tad es iedziļinājos šajā te produktā, un arī, kad ir viens no, kurš ļoti labi dod tieši šo te skābekli, un tieši sirdī. Ja, Intiņ, tā kā tev bija tur jautājums pagājušreiz, tad izrādās, ka mūsu kverticīns ir izveidots tieši tas, kurš dod vairāk skābekli tieši uz sirdi novirzīts. Jo tur ir klāt C vitamīns, un tur ir klāt tātad vēl ir ehinācija, ja? Un tas ir vairāk arī tieši novirzīts uz asinsvadu un tieši uz sirds problēmām. Holesterīna paaugstināšanās viņš normalizēs, pazemina asinsspiedienu, bet kā jau es vienmēr saku, nevajag tā iedomāties, ka viņš atkal būs šausmīgi lejā un kam ir zemi asinsspiedieni. Nē, viņš aizsargās šo šūnu, bet viņš normalizēs un pacels. Jo šūna mums arī ļoti, ļoti svarīgi ir tieši mūsu asins sastāvā. Ja, un ja atkal ir šūna asins sastāvā, ir šūna par švaku, viņa atkal neuzņem, neizvada un ļoti ātri mums sabiezē asins. Ja? Un neļauj skābeklim uzsūkties tieši sirdskambaros. Tāpēc arī, tā kā dod viņš vairāk šo skābekli, ja, tad ir sakārto arī hipertoniju. Tātad lēkājošo, kā es saku, sevišķi sirds aritmijā, kam ir sirds aritmijas, šo te lēkājošo asinsspiedienu augšalējā strauji, kam šausmīgi mainās, ja, tad arī ar šo te var palīdzēt. Un kverticīns ir tas, kas neļauj šūnai aptaukoties tieši pašai šūnai. Līdz ar to arī mēs paši neuzkrājās organismā liekie tauki, par ko mēs pagājušreiz runājām. Ja, ka viņi jāsašķeļ, ka mums ir ar ko sašķelt. Bet papildus kverticīnu lietojot, mēs viņam neatļausim šiem liekajiem taukiem uzkrāties mūsu šūnās. Ja? Un tas ir viens arī no foršākiem, es teiktu, variantiem, kam ir, piemēram, organisms ļoti strauja ietekmē. Ir citiem tā, ka viņa ātri dušīgāki paliek, vienalga kurā vietā, vai vēders dušīgāks, vai uz dubša mums ir dušīgums, jau paliek ātri, un tikpat ātri arī, piemēram, notievē, ja? Tad tiem tiešām šis te kverticīns ir sevišķi būt tas, kurš aizkavēs šo ātro piepildīšanos un ātro iztīrīšanos, ja? Lai būtu normalizēšana. Tātad arī līdz ar to, ka viņš tā dara, tātad viņš arī normalizē holesterīna līmeni, gan slikto, gan labo, un normalizē testosteronu. Tātad sportistiem kverticīnu es atkal teiktu kā maizi, ja? Jo kverticīns ir tas, kurš normalizē testosteronu, kuram pie lielas slodzes, lai viņam nebūtu pārtraukumi, lai viņš nebojātu mūsu šūnu attīstību, ja? Jo mūsu stress, kas ir sportistiem, pieņemsim vairāk, izejot ar lielām enerģijām ārā, vai tiem, kam ir ļoti liela slodze morāliski, jeb liela slodze ar nerviem, jeb liela slodze, kas strādā ļoti daudz un viņi ļoti nogurst, ja? Tad arī šis te būtu tas, kurš palīdzēs šo te muskultūras un nervu sistēmu normalizētājs. Un kverticīns ir tas, kurš palīdz un atbalsta kolagēna sintēzi. Tātad kverticīns ir tas, kurš palīdz uzsūkties kolagēnam pareizā vietā un pareizā laikā, kā es saku, ja? Jo bez kverticīna tas kolagēns neuzsūksies tik lielā mērā, kā vajadzīgs. Tāpēc arī, piemēram, pie kolagēna lietošanas, kas lieto kolagēnu, vienalga vai otrā tipa, vai mūsu
jauko visi 3 tipi, ja, kur mums ir kolagēns, kam ir locītavām, piemēram, ja, kam ir vajadzīgs atjaunot skrimšļaudus, kam ir vajadzīgs saites, atjaunot, ja, pie saišu, pie pārslodzes, ja, kā es teicu, arī sportistiem var būt pārslodzes, ja, lai kolagēns organismā uzsūktos un pareizi strādāt, ir vajadzīgs kvercīns. Tāpēc viss līdz ar to arī uzlabosies. Ja? Piemēram, arī, protams, ir pie gremošanas sistēmas, jo kvercīns ir vajadzīgs šūnai, ir jādod atkal funkcija, kas mums sakārto zarnu floru. Ja? Tad arī ātrāk viņš sakārtosies, ātrāk mums palīdzēs visam uzsūkties, un ar starp citu kvercīns ir tas, kurš noņem visus iekaisumus arī zarnās. Tātad ātrāk attīrīs mūsu zarnu pārslas un novērsīs mūsu traucējumus, ja, kas ir zarnās. Jo tās ir, kā zinām, mums ir pašas galvenās, ja, lai mums viss uzsūktos. Viens no jaunākiem zinātniskiem pētījumiem un atradumiem ir kvercīnam ir pierādīta ļoti liela nozīme tieši slimību profilaksē. Tā ir osteoporoze. Tātad palīdz osteoporozei, kalcijam pareizi virzīties uz kauliem, ja? Uzsūkties. Tā kā es teicu, tāpat kā skrimšļiem, ja? Tātad arī viņš šo te sintēzi, jo kolagēns mums ir vajadzīgs arī pie osteoporozes. Kolagēnam, lai kauli būtu ne tikai stipri, bet arī viņiem jābūt elastīgiem, ja? Un ja kolagēns ir pa maz, tad kalcijs viņš tur būs, bet būs tik un tā tie kauli trausli, ja kolagēna tā elastība nebūs. Un kvercīns ir tas, kurš palīdz šo te sintēzi normalizēt, palīdz, var sakot, darbošanās. Un ja viņš palīdz, tad mēs veidojam ārstēšanu. Protams, pie vēžu gadījumiem arī, jo šīs te šūnas, vienalga, tas ir ļoti daudz te nosaukts, plaušu, prostatas, aknu, krūts, resnās zarnas, dzemdes, ja, visādas plaušu kaitas, sirds asinsvadu, pie diabēta, pie depresijas, ja, jo, kā es saku, kvercīns ir šo te šūnu normalizētājs, un ja viņš to darīs, tad viņš neļaus šīm vēžu šūnām darboties. Starp citu, kvercīns arī būs klāt un ir klāt pie mūsu jaunā produkta, kas mums būs K2, ja, vēžu ārstēšanai jaunais, tur ir arī iesaistīts kvercīns. Tas būs sīkāk, kad zinās, tad par to mēs runāsim un tad stāstīšu, kas tur ir iekšā. Tad arī, protams, ir pie autoimūno saslimšana, tātad reumatoīdi artrīti, zarnu visas slimības, ja, pie sklerozes, jo dod skābekli, ja, un ir tāda kā vilkēdi. Viņa ļoti maz, bet viņa ir, ja. Un pie vilkēdes arī viņš normalizē, kvercīns normalizē. Kopā jālieto ar C vitamīnu, viņš ātrāk palielinās uzsūkšanās organismā. Kvercīnam ir jābūt ar C vitamīnu, ja, un lai neizraisītu alerģiskās, var sakot, simptomus, ja, lai nebūtu alerģijas. Ja mēs pērkam un ir nopērkams citur, kvercīnu, ja viņi lieto pilnīgi vienu pašu, tāpat kā kalciju bez kaut kā, jo ir visādi varianti mums, ja nav papildinājumu viens otram, lai papildinās, lai viņš uzsūktos, tāpat arī kvercīnu jābūt ir C vitamīnam. Tātad, kur tad ir šis te kvercīns? Augļos un dārzeņos, tātad āboli, vīnogas, melenes, kazenes, zaļie pipari, ir ļoti spēcīgi ar kvercīnu. Ja, tātad ābolīšus mēs viņus ēdam, melenītes mums ir jāēd, bet mēs nevaram tik daudz apēst, cik mums ir vajadzīgs, ja, organismā. Zaļos piparus mēs neēdīsim spaiņiem, ja, un tāpēc ir arī viņš jādzer tiešām papildus. It sevišķi kazenes, tās ir ļoti spēcīgas ar kvercīnu, bet kazenes šobrīd ir ļoti, ļoti maz, ja nu viņas audzē speciāli, tad ir, mežā viņas faktiski pat kā nav, jā, jo ir iznīkušas tiešām ļoti maz, par to ļoti daudz runā, ka daudz augi, daudz
daudz ir iznīkuši, kuri nav vairs mums pieejami. Bet, ja nu ir, tad ēdam. Labāk jau svaigā veidā, protams, ja pa sliktu nebūs, bet katrā ziņā mūsu organismā viņš ir vajadzīgs. Ehinācija tā tad ir klāt, un kāpēc ir ehinācija klāt? Jo ehinācijā ir šie te polisaharīdi un ēteriskā eļļa, tātad sekvipēni, karifēni, kas strādā ar minerālu vielu, obaltumvielu, taukskābes un visu citu vielas vitamīnu palīdz uzsūkties. Kvercīns sakārto, bet ehinācija dod to spēku, lai viņš uzsūktos. Atkal ir viens augs pievienots atkal mūsu kokteilī, ja, kurš sakārto, pabaro un atjauno. Ja. Tātad ehinācija būs tā, kas palīdz un iedod šo spēku un iedod turpinājumu kverticīnam. Ja. Jo ehinācijā arī ir ļoti daudz C vitamīna un palīdz šīs te īpašības dot. Par C vitamīnu, kas ir šeit pie mūsu kverticīna. C vitamīns ir izņemts tāpat kā no mums atsevišķais C vitamīns kopā, kas ir ar mežrozi. Ja, mēs veidojam C vitamīnu no apelsīna, jo apelsīna un no tumšā apelsīna. Nevis no sārtā, bet ir gaišie apelsīni, tumšie apelsīni un sarkani apelsīni. Mēs ņemam no tumšā apelsīna, jo tumšajā apelsīnā nav šīs te skābes, kas ir piemēram citronā, ja, kurš organismā ir ļoti spēcīgs šis te C vitamīns, bet mūsu organismā ir jābūt maigumam. Mēs nedrīkstam paaugstināt organisma skābi. Citrons paaugstina organisma skābi. Mēs dabūjam šo te C vitamīnu, bet viņš tai pašā laikā mūs it kā sliktāk dara, jo viņš paaugstina ļoti ātri organisma skābi, un mēs nedrīkstam būt skābiem. Mums ir jābūt noteiktā pH līmenī, kurš lai sakārtot šūnu. Un tāpēc arī pie šī te kverticīna, kas sakārto šūnu, dod spēku šūnai, ja, ir ielikt šis te apelsīns. Mūsu C vitamīnā, starp citu, ir apelsīns. Tālāk šodien tad runājot par kverticīnu. Kverticīnu mēs viņu lietojam vienreiz dienā, tā profilaktiski, ja viņš ir ļoti spēcīgs, varam ēst, bet ne maziem bērniem. Kverticīns nav vajadzīgs maziem bērniem, ja viņiem ir ļoti, ļoti zema imunitāte, ja viņiem ir kāda vēža šūna vai attīstās vēža šūnas, ja, jo šobrīd ir pierādīts, kad arī maziem bērniem ļoti daudz ir vēži, ja, pilna slimnīca, diemžēl, ja, jo tad viņiem varētu dot šo te kverticīnu kā profilaksi, bet sākam no 4 gadu vecuma un tad pa puskapsulai tikai no sākuma. Un tad var redzēt pamazām, lai paceļās šī te kverticīna organismā būtība, lai šūna sāk izstumt visu to, kas ārā vajadzīgs, lēnā garā, un tad mēs tā varam. Bet tā no 15 gadiem kverticīnu var lietot droši un ir vajadzīgs. It sevišķi pēc 40 gadiem kverticīns, es atkal teiktu, atkal kārtējā maize. Ja, kurš mūs aizsargā šūnu, lai mēs nesaslimtu. Ja? Lai mūsu organisms cīnoties. Tālāk es gribēju šodien parunāt par arī profilaksi, tālāk arī par šūnu un tieši par kajēnas sēklu eļļu. Mums ir tāda tā ir ļoti interesanta, viņa ir augsmu līdzīgs ir kā mūsu rapsis, ja, bet viņš nav rapsis. Tas ir augs tikai tas, kas tur aug. Pie mums viņš tiešām neaug, mums ir līdzīgi aug, viņš ir līdzīgs kā linsēkla, viņš ir tāds pa vidam, ja, bet nav tāda sastāva, kā ir tieši kajēnam, ja, viņš ir tieši tā arī saucās šīs augs, un galvenais ir tas, ka viņš ir
ļoti efektīgi strādā ar holesterīnu. Tātad asins redzēšana, asins balansētājs, ja, un pirmām kārtām tas ir holesterīns, kas sakārto. Ja sakārto holesterīnu, tātad arī mums būs gan asinsrites sakārtosies, gan arī mums sakārtosies vis tālāk. Viņš ir kā šķiedrviela gramošanai. Kajēnas sēklu eļļa palīdz tiem, kam nav sagramošanas, vai, piemēram, bērniem var iedot kajēnas sēklas eļļu pa pilītei, pieņemsim, ja viņš nesakožļā barību, ja, kā zinām, mums ir jāsakožļā, mūsu barībai ir jābūt šķidrai kā putriņai mutē, un tā tikai rijam lejā, jā, lai mums visi tie procesi tur pareizi darbojās, nevis tikai 2, 3 un norijam lejā, lai nav kumosi, bet ir šķidrs. Un ja, piemēram, bērniem vai kādam cilvēkam neveidojās siekals organismā mutē tik daudz, cik ir vajadzīgs barības sašķelšanai, tad kajēnas sēklis ir ap citu tā, kas palīdz to darīt. Viņš attīst un sakārto siekalu dziedzerus. Viņš baro, tā ir omega-3 augstskābe vēl. Tātad, ja ir omega-3, tad mums ir daudz, kur omega-3, ja, tad arī visas eļļas preparātos mums ir omega-3 un omega-6, bet kajēnā ir tieši omega-3 paaugstināts blīvums. Tātad, omega-3 ir sakārtošana cukuru līmenī, ja, jo omega-3 to dara, līdz ar to pazeminās un normalizēs asinsspiedienu un atkal palīdz vēža riskam. Mūsu produktis 10 reizes un katreiz atkārtošos. Katrā mūsu produktā ir izveidota profilakse, lai mums neveidotos vēža šūnas. Ja? Lai viņas iznīcinātu, lai viņas sakārtotu, lai viņas šūniņu mums attīrītos, lai mums viss būtu, lai tas neveidotos. Un ja ir, tad šobrīd, kā jau es teicu, mūsu kompānija sāk veidot medicīniskus produktus, kuri cīnīsies. Mums ir diabēta produkti, ja, pirmām kārtām, kā ir kompānija un prezidents to ir sapratis un jāveido, un otrām kārtām, kā viņš teica, tas ir mūsu vēžu ārstēšana. Un pirmais produkts jau ir izveidots un drīz arī būs pie mums. Tā kā tā, un visi pārējie, kas mums ir, tie visi kaut kas pielikts, vai ir produkts, kas to dara, aizkavē, profilakse. Tātad priekšrocības, kā es teicu, pirmām kārtām ir holesterīns, jo holesterīns ir tas, ja viņš ir paaugstināts, tad mums viss, kas sabojājās. Mums ateces nav, mums asinis nav, biezas paliek, ja, tātad limfa paliek bieza, ar holesterīnu ir ļoti daudz visādas pārējās blaknes, kas veidojās mūsu organismā. Un holesterīns ir jānormalizē. Jā, ir jābūt, tādā līmenītī. Protams, mums tas viss veidojās, protams, mums tas viss ir, gan ar stresu, gan ar pārtiku, gan ar visu, ko mēs paši mums tas, diemžēl, tas tā notiek. Bet mēs varam to kaut ko sev lietot, lai mēs varam sabalansēt, palīdzēt savam organismam sabalansēt šo te kaitīgo izveidošanos. Ja? Un arī ir tātad kajēnas sēkla ir tā, kas mums eļļa, ja, kura mums palīdz šos te tieši holesterīnu sakārtot. Normāli nolikt, ja, lai viņš ir sabalansēts viens ar otru, ir jābūt. Lai būtu atkal kajēnas sēkla ir tā, kas arī palīdz kopā ar kverticīnu, ja, būs dubultā reakcija, ja ar viņu kopā dubultā dzer, ja, tad lai tā šūnas aizsardzība būtu. Un arī līdz ar to, kad arī sakārto visi mūsu seļas preparāti, palīdz ādas veselībai, un kajēna it sevišķi, jo kajēnā ir tādas vielas, kas strādā ar aknu darbību, palīdz uzlabot aknu darbību, palīdz asinīm, jo viņš iesakārto holesterīnu, tad viņš palīdz ātrāk attīrīt asinis. Ja? Tad holesterīns ir tas, kas neļauj attīrīt asinis, viņš paliek biezas,
Un ceļās tur viss, kas augšā, asinsspiedieni un pulsi un kas tik ne, ja? Bet, ja to dara, bet kajēnā ir tas, kurš daudz. Kajēnā ir ļoti liels procents E vitamīna. Tātad visu sādai, matiem, saknēm, ja mums viss, kur mums ir vajadzīgs locītavām, ja acīm, visai mums ir daudz vietas, kur mums ir ļoti jābūt papildinātam ar E vitamīnu. Kajēna ir viena no tām, kas palīdz tieši šo te palīdz uzlipot. Viņu var pielietot arī pie masāžām, piepilināt kaut kur klāt, ja? Visas mūsu eļas var ne tikai dzert iekšā, arī varam dzert, protams, mēs viņu varam smērēt virsū, mēs viņu varam izmantot, jo viņa uzsūcās ideāli, jo pirmkārt mūsu eļas visas ir augsti spiestas, tas ir ļoti stiprs un ļoti koncentrēts izvilkums, ja, tātad augsti spiestā tas pirmais ritīgais, kas ir vajadzīgs. Plus vēl atkal kārtējo reizi mums ir viss attīrīts, ja izņemta liekā viss, kas nav vajadzīgs, kaitīgās vielas un atstātas tieši tas, kas ir vajadzīgs tieši eļļā, ja, kas eļļiņā iznāk, ja, lai saglabātu šos te visus minerālu vielas un visu šo te, un kajēnā ir ļoti augsts E vitamīns. Un līdz ar to būs arī matu veselība. Ja, var kajēnas eļļiņu arī izmantot matu tiem, kam ļoti ātri krīt mati ārā, vai ļoti nevar tik ātri salabot gan ar mūsu šampūniem, gan ar mūsu preparātiem, jā, gan ar mūsu dušu želejām un tātad biošampūns, jā, un mūsu toniks un mūsu balzāms, jā, kas palīdz matiem attaukt, sakārtoties, bet var vēl pievienot kajēnas eļļu, vai arī tieši ar kajēnas eļļu mēs iemasējam galvas ādā, lai mūsu folēkulām ir barošana. Un tad viņš ļoti ātri sakārto un ļoti efektīvs ir pie blauznām. Protams, mēs pret blauznām, ko mēs varam izmantot, pielejot klāt pie šampūniem, baņjo, ja? Bet arī varam šo te izmantot, ja ir mājās iegādāts, ja, tad kajēnas eļļu mēs varam vēl arī, un arī zīdaiņiem, pie zīdaiņu eļļām mums ir arī kajēns klāt, tur, kur mums ir bērnu, ja, bērniem tur arī ir kajēns, un arī zīdainīšiem mēs ar kajēnas eļļiņu mēs varam palīdzēt apstrādāt tiem, kam ir iekaisuši dupši, pieņemsim, ja, kam ir ļoti lieli izsitumi, jebkam rodās tu ļoti lieli izsitumi bērniņiem, zīdaiņiem, ja mēs varam viņu drusciņu uz pirkstiņiem, viņš tiešām ļoti maz, viņu vajag vienu pilīti uz rokas uz pirkstiņiem paņemt un ļoti lielu apjomu mēs varam viņu tur sasmērēt. Matiem ir jābūt mitriem, ja uz matiem, ja pašos matos. Kajēnas eļļas, starp citu, ir arī klāt mūsu jaunajā, kā es teiktu, jau saku, nav jau vairs jaunā, jau gads ir apkārt, bet mūsu tajā spēcīgajā eļļā, kas ir matu barošanai, ja, pēdējā lielā tā tumšā pudele, kur tur arī ir kajēns klāt, jo, lai viņš ātrāk barotos un lai viņš to matu stiprinātu, un arī pie ādas problēmām, galvas ādas problēmām, pie galvas psoriāzēm, arī kajēnu var izmantot, gan arī šo te to matas, to lielo eļļu, ja, tumšajā pudelē, to es atsevišķi kādreiz stāstīšu tieši par matu kopšanu, vispār vajadzētu, jo laikam sākt. No, jo par eļļām mēs daudz ko varam tur saglābt. Ja, un arī šī te kajēnas eļļa. Protams, ir sirds veselība, jo ir E vitamīns, ir mikroelementi, ja, kurš palīdz un uzlabo asinsvadu un kapilāru asinsvadu problēmas. Tad līdz ar to būs arī sirds veselība. Pie artrītiem, ja, jo gan viņu iesmērējot, gan dzerot iekšā, viņš noņem kajēns arī sāpes iekšējās, jo omega-3 ir ļoti spēcīgs, kajēnā ir ļoti daudz taukskābju, tieši omega-3 pastiprinātā veidā viņš ir. Jā, tātad arī artrīts pats par sevi, artrītam mēs varam viņu izmantot gan kā komprešu veidā, gan smērējot, gan arī liekot kaut kur klāt,
vai arī tiešām dzerot iekšā, un viņš arī palīdzēs. Ja? Kopā sadara ar rozmarīnu, ja ir atsevišķi. Mums nav rozmarīns, mums ir rozmarīns smaržās, ja, bet var, ja ir rozmarīns kāda mēļa mājās, tad var kopā ar kajēnu tiešām salietot un ļoti ētriski kopā ar masāžu veidu, vai mūsu, starp citu, ļoti labi kajēna seļa ir kopā ar mūsu masāžu seļu. Arī ļoti labi artrīti ārstējās. Noņem iekaisums palīdz, ja? Tā kā ir ļoti augsts omega-3 taukskābes, tad arī sakārto smadziņu, acis un nervus. Ja? Tas ir arī ir vajadzīgs šiem smadzenēm, ir jābūt taukskābēm, un tieši omega-3 ir jābūt. Ja? Mums vēl ir kur omega-3, mums arī vēl ir, ja? Ar safloreļu ir omega-3 un omega-6 mums ir ar safloreļu vēl iekšā un saflors pats par sevi. Ja, tur ir 3 eļu kārtas, tur arī ļoti labas kapsulas ir, par to mēs kādreiz runāsim. Ja, bet kajēnas eļļa ir ļoti laba, kopā var sajaukt, kajēnu var kopā dzert ar ķiršu kauliņu eļļu. Jo ķiršu kauliņu eļļa arī ir tā, kas mums palīdz, piemēram, acu uzlabošanai un nerviem. Un, ja ir smadzenēm, viņš palīdzēs, jo omega-3, ja, tad arī, protams, visas profilaktiski būs visas smadziņu slimības, ja, tad Alzheimers un visādi nervu bojājumi. Un iekaisumus noņem, tātad ar kajēnu kopā, ar kverticīnu kopā, ja, reišī kopā, pieņemsim vēl kādu kokteilī var pielikt, ja, arī iekaisums, iekšējos iekaisumus, ja. Un līdz ar to būs arī, protams, kā viņš ir ļoti spēcīgs antioksidants, tad, protams, būs imūnsistēma pacelta, imūnsistēma mēs stiprināsim, palīdzēsim, ja. Un, protams, ka ir E-vitamīns, tad ir pretnovecošanās līdzeklis saucamais, ja? Jo viss, kur ir ļoti augsts E-vitamīns, kur ir omega-3, omega-6, tas viss palīdz mums ādai nenovecot, iztaisnoties, paliek mīkstākai, jo, kā es saku, mūsu visus eļļas preparātus, gan kapsulās, gan kā es saku, pudelītēs, mēs varam izmantot gan uz ādas, gan iekšā dzerot, un būs ātrāk rezultāti, liekot pat klāt, liekot kaut kur, ja, un kajēna ir arī tā, kas ir profilakse demencei. Kajēnas pilītes mēs varam arī demences cilvēkiem dot par 2 pilītēm dienā, jo viņš palīdz uzsūkt skābekli smadzenēs. Un līdz ar to arī viņš palīdzēs. Ja? Tā kā es teicu, ka tiešām ir šajā kajēnā ļoti augsts E-vitamīns, tātad līdz ar to ir ļoti spēcīgs antioksidants. Atkal viens no, ja, kurš ir ļoti spēcīgs tiešām aizsarga līdzeklis mūsu šūnai. Ja? Un līdz ar to arī aizsargās pret visām infekcijām, palīdzēs un sakārtot mūsu šūnas. Ja? Bet vairāk kajēns strādās, tā kā ir E un omega-3, tad vairāk būs aknu darbībai un asins darbībai, holesterīnam un ādai. E-vitamīns, protams, mums daudz novērš, un E-vitamīns ir vajadzīgs aizsardzībai pret vēža šūnu. Ja? Jo E-vitamīns neļauj vēža šūnām attīstīties. Viņām nepatīk E-vitamīns. Viņas apēd, bet viņš tālāk neattīstās. Ja? Un beidz funkcionēt. Aptur. Ja? Un tad kajēns arī ir viens no tiem, kas apturēs. Lai omega-3 būtu un omega-6, viņš balansē. Kajēna sēkla eļļa balansē organismā šo te balansu.
cik daudz, jo ir jābūt. Nevar pa daudz iedzert omega-3, tad arī būs ne tā, kā vajag, ja? Tad ir jābūt disbalansam. Tas ir sabalansētam, ja? Nedrīkst būt disbalans, ja? Nevar būt kaut kur vairāk vai kaut kur mazāk, bet kajēna ir tā, kas sabalansē šo te tieši eļļas organismā, cik ir vajadzīgas. Un arī līdz ar to, ka ir E-vitamīns, mums normalizēs un palīdz sakārtot šūnā un asinsvados insulīnu, par ko jau mēs iepriekš esam runājuši, un arī kajēns ir viens no tiem, kas insulīna rezistenci normalizē. Jā, tad būs arī profilaks tātad diabētam, jo aizkuņu dziedzeri viņš būs normalizētājs, un šobrīd tas ir arī vajadzīgs. Jā, tātad it sevišķi tiem, kam ir mīnusā aizkuņu dziedzers, jā, kas mūsu formulās ir jāredz, kam ir mīnusiņi aizkuņu dziedzerēs vai aknās, vairāk kā dziedzerī, tad kajēna eļļa būs atkal viena no tām, kas var palīdzēt sabalansēt enerģētisku insulīnu, lai normalizē tieši šo te rezistenci, lai žūtspūslis strādātu tā, kā vajag. Ar tiem, kam ir žūtspūslī un aizkuņu dziedzerī mīnusiņš, mūsu formulās, tad šī te rezistence ir nespēja normalizēt šo te, un ātrāk ir problēmas ar holesterīnu un ātrāk ir problēmas ar cukuru. Jā, tātad šis te disbalans ir vajadzīgs un var palīdzēt ar kajēna eļļu. Un, protams, arī kajēna ļoti efektīgi strādā un nodrošina dzīšanu un atsvaidzina zarnas kopā ar mūsu mikroorganismiem. Jā, tātad mums ir arī produkts, nākošais stāstīšu par mikroorganismiem, tālāk iesim, jā, kas ir vajadzīgs mūsu zarnām, kas ir vajadzīgs mūsu ar probiotikām un mūsu mikroelementiem, kas ir vajadzīgi, mūsu mikroorganismiem, kas ir noteiktā daudzumā vajadzīgi. Mums tādi ir ļoti daudz tur sabalansēti ir iekšā kapsulā. Var viņu dzert, bet ar kajēnas eļļu kopā būs ļoti spēcīgi, kopā abi divi lietojot, būs ļoti spēcīgs smadzeņu darbībai. Jā, arī bērniem kajēnas eļļu var un probiotikas var dot kaut zīdaiņiem. Pa vienu pilīti dot maziem bērniņiem pie kaut kā pilināt, salātos liekam, jā, vai liekam uz mēlītes drusciņu vienu mazu gabaliņu, un viss uzlabosies, darbosies un sakārtosies. Mūsu probiotikas ir vajadzīgas ļoti 4, 5, 6 gadīgiem bērniem, kam veidojās un normalizējas zarnu darbība un aizkuņu dziedzeru darbība. Tajā vecumā bērniem normalizējas šie te procesi. Jā, un ja ir mikroorganismi un zarnās probiotikas noteiktā daudzumā ir pa maz, tad zarnas ātri salīp jau maziem bērniem, un viņiem neattīstās zarnu pārslas. Jā, arī ar zarnām runājot, bet smadzenēm tiem it sevišķi, kam ir bērniņiem, kam ir problēmas ar smadzenītēm, tādi ļoti daudz, diemžēl, šobrīd piedzimst, jau piedzimstot, jā, var normalizēt, un lai neattīstās tālāk, jo ir bērniņi, kuriem attīstās 3, 4, 5 gados visādas trakas lietas, kas ir tikai pēc tam vecāki ierauga, ka kaut kas notiek ne tā, kā vajag, ap 3, 4 bērniem, jo tad viņiem normalizējas smadzeņu aplodes funkcija. Ja? Normalizējas, sāk tālāk augt. Avotiņš tur aiztaisās, ja pamazām, un arī priekš avotiņa ir vajadzīgs probiotikas, lai viņas normalizētu šo te procesu organismā.
Ja, un arī mūsu, starp citu, probiotikas var bērt kaut kur klāt, nav obligāti jādzer visa kapsula, ja, vai taisam rūgušu pienus ar mūsu probiotikām, ja. Kā var taisīt? Visādi var izveidot, bet jātaista vienkārši uzsildam 1 litru pienu, remdenu, nevāram, bet siltu, ielejam kādā katliņā vai kur un pieberam klāt 2 kapsulas, pieņemsim, vai pat, ja bērnam, tad pat 1 kapsulu var piebērt klāt pienam. Es lieku vēl kaut kādu jogurtu varam klāt, lai ir tā pienskābe drusciņi, bet bērniem var pilnīgi netaisīt, viņš tāpat uz nakti uzliek, nākošā rītā ir skaists rūgšpiens, ar ko bērnam var iedot. Vara kā jogurtu, pieliekam kādu garšīgumu klāt, kādu augli vai kādu zapti, ja, kādu ievārījumu, vai kaut ko klāt, kas bērniņš, lai viņš apēd, un viņam sakārtosies flora. Un ja bērnam sakārtojās flora zarnās, tad vispārējie procesi un smadzeņu attīstība normalizēsies. Zarnu flora atbild par smadzenēm. Un otrādi. Tā kā tā, un kajēnu var piepilināt vēl klāt. Jā, arī vēl klāt piemiņat pie tā paša jogurta. Tā kā tā. Nu, to es gribēju šodien pastāstīt.